Gads, būdams Jūrmalas mēra krēslā, nodrošināja stabilitāti Jūrmalas domas darbā, un šī stabilitāte deva ļoti taustāms rezultātus. Vispirms, es domāju, visiem jūrmalniekiem, kuriem ir īpašuma atvieglojums, 70% atvieglojums uz zemi, tā bija ļoti svarīga lieta. Sociālie pabalsti Jūrmalai vislielākie valstī. Es zinu, ka neviena skola netika aizvērta ciet. Es zinu, ka skolotājiem maksāja lielākas algas. Es zinu, ka skolnieki līdz 9. klasē saņem brīvpusdienas. Es zinu, ka pensionāri, studenti un skolnieki sabiedriskā transportā brauc pa brīvi. Es zinu, ka tika renovēta Jūrmalas slimnīca. Vispirms viņi tika saglabāti. Un arī ārstiem algas tika palielināts. Es zinu, ka nopietni tiek strādāts pie koncerta zāles Dzintara atjaunošanas. Es zinu, ka Gatim ir liela tālējoša plāna nākotnē. Ar to darbu, ko viņš izdarīja, būdams mērs, viņš ir parādījis, ka viņš ir spējīgs uz ļoti lieliem un grandioziem plāniem Jūrmalā, jo, domāju, runājot ar viņu, es saprotu, ka viņš saprot, ka Jūrmala var būt viena no vismodernākām pilsētām ne tikai Latvijā.